Lai skaidrotu situāciju veselības nozarē, atbildētu uz jautājumiem par veselības aprūpi nākotnē Madonas novadā un Vidzemē kopumā, Madonas slimnīcu apmeklēja veselības ministre Baiba Rozentāle. Ministre tikās ar domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru, slimnīcas valdes priekšsēdētāju Bruno Kokaru, domes pārstāvjiem. Es apzināti nācu ar tādu izaicinājumu brīdī, kad faktiski veselības aprūpes finansējums tika drastiski, pilnīgi nemotivēti, kļūdaini samazināts. Un pirmais mēnesis bija tas mēnesis, ka līdzās dažādiem normatīviem dokumentiem, kas tika virzīti cauri ministru kabinetam, bija arī šī cīņa gan caur masu mēdījiem, gan tikšanās reizēs ar finanšu ministru vai arī premjerministru, cīņa par iespējām palielināt budžetu veselības aprūpei. Jāsaka, ka pēdējo nedēļu laikā mēs ieguvām tādu savstarpēju sapratni, ka kļūda patiešām ir pieļauta un ir tikai jāmeklē tie avoti. Viena lieta ir mēģināt pārgrupēt esošā finansējuma ietveros, un tas arī ir darīts. Un tas, kas patreiz tiek veikts un kāpēc arī papildus finansējums tiks novirzīts reģionālajām 7 slimnīcām un 3 universitātes slimnīcām, kuras visvairāk ir pārstrādājušas un sniegušas šo te palīdzību, tādēļ, ka faktiski mēs novembra, decembra finansējumu esam atvirzījuši uz septembra, oktobra. Tas nozīmē, ka papildus finansējums būs vajadzīgs un es nešaubos, ka viņš tiks atrasts. Vizītes lielākā daļa norisinājās Madonas slimnīcā, kur ministre apmeklēja infekciju, ķirurģijas un dzemdību nodaļas, kā arī tikās ar nodaļu vadītājiem. Lielākās bažas mediķu un Madonas novada iedzīvotāju vidū rada Madonas slimnīcas pastāvēšana nākotnē. Mediķu sabiedrībā un arī iedzīvotāji līdz ar to sabiedrībā ir tāds nemieris, kā tad īsti būs ar slimnīcām, kur varēs saņemt palīdzību. Ir labās ziņas, top vienotās neatliekamās palīdzības dienests un arī tādā, jāsaka, tālā vietā, kā Balvu novadā Tilžā, tika atklāts jauns neatliekamās palīdzības dienests punkts. Un par Madonas slimnīcu es gribu teikt, ka viņa šodien ministra kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtību, ir tā slimnīca, kas sniedz 24 stundas neatliekamo palīdzību noteiktos profilos. Un arī ministra kabineta grozījumos, kas ir paredzēti, arī šādu statusu saglabās. Līdz ar to Madonas un Madonas novada iedzīvotājiem ir absolūta stabilitāte. Viņiem ir gan neatliekamās palīdzības dienests, gan arī slimnīca un varbūt tikai nelielas korekcijas, ko veiks paši speciālisti, varbūt par apjomiem, varbūt par kādiem profiliem vai kādu papildus speciālistu piesaistīšanu, bet šeit bija un būs neatliekamās palīdzības slimnīca. Vai ministres vizīte kliedēja bažas par Madonas slimnīcas nākotni? Bija šaubas par to, vai mēs paliksim pašreizajā statusā, bet es domāju, šaubas tika kliedētas. Vai tie apsolījumi no ministras puses, kā liekas, ir pamatoti, argumentēti un tiem var uzticēties? Nu, vajag uzticēties. Ministra teica, ja viņa būs ministra, tad viss būs kārtībā. Mēs paliekam iepriekšējā statusā. Kā pats kā iestādes vadītājs prognozē, kāds būs nākošais gads Madonas slimnīcai? Nu, es domāju, normāls. Mēs esam pielāgojušies jaunai situācijai. Mums nav parādu, nav kredītu, nav pat līzinga saistības, visas nokārtotas priekšlaicīgi. Tā kā paši visu daram, praktiski mums nav ārpakalpojumu. Veicam visas finansiāli ietilpīgās manipulācijas un izmeklējumus. Tā kā es domāju, ka, protams, ir grūti, atraidīt pacientam, kurš ir uz robežas starp akūto un hronisko pacientu, bet ņemot vērā to, ka mums pašlaik ir iespējas izmantot dienas stacionāra pakalpojumus, to mēs ļoti akcentējam, un kolēģi ir sapratuši mani. Mums ir praktiski tagad 2/3 pacientu ir diennakts stacionārā un 1/3 ir šajā te dienas stacionārā. Ar iespēju tepat pārgulēt par papildus samaksu, papildus saņemt 3 reizes ēdināšanu, tie paši 10–11 Latvijā vien iznāk praktiski pacientam maksāt. Ir arī maksas pacienti, kas pa pilnu maksu veic protēzes, veic traumatoloģiskas operācijas, kādu ķirurģisku. Bet to, ko teica ministra, pie tā finansējuma mēs izdzīvosim.
Madonas slimnīcas kopējais apgrozījums 2008. gadā pārsniedz 4 miljonus latu. Šajā gadā nodokļos samaksāts vairāk par 1 miljonu latu. Ik gadu palielinājies stacionārā ārstēto pacientu skaits, un 2008. gadā tas pārsniedza 7000. Madonas slimnīcā 2008. gadā vidēji bija atvērtas 138 gultas, vidējais gultu noslogojums 84%. Slimnīcas personāla, struktūra vienību vadītāju un administrācijas mērķtiecīgo darbu daudzu gadu garumā atzinīgi novērtējuši arī pacienti. 2008. gadā Madonas slimnīca saņēma gada balvu labākā ārstniecības iestāde. Slimnīcu atzinīgi novērtēja arī ministre Baiba Rozentāle, kura būdama salīdzinoši neilgi veselības ministres amatā, jau ir apmeklējusi lielāko daļu valstī esošo ārstniecības iestāžu.